Uz Latvijas ceļiem un ielām ikdienu ir miljons gājēju un simtiem tūkstošu braucēju. Ja visi viņi ies un brauks bez jēgas, apkārt valdīs pilnīga avārija. Taču satiksme ir droša, ja zini tās likumus. Gustavs ir kājām gājējs. Viņš dzīvo mazpilsētā un uz skolu dodas agri. No rītiem un pēcpusdienās dažkārt ir tumšs. Tādēļ Gustavam līdzi ir fantastisks zinātnes izgudrojums – atstarojošā veste. Ko darīt, ja tev nav pat atstarotāja? Ņem talkā mobilo telefonu. Nevienam nepatīk, ja kāds piezogas no muguras un nobiedē. It īpaši, ja tā izdara smagais auto. Ja neej pa ieti, soļo pa to ceļa pusi, kurā redzi, kas tev brauc pretī. Ja redzi barjeru, tad iegaumē. Aiz tās nav ko meklēt. Un nemeties pāri arī lielam ceļam, kur ir dzīves satiksme. Bet kur tad šķērsot ielu? Pie luksafora, caur tuneli, pa tiltu vai pie gājēju pārejas. Taču arī tad jāpaskatās, vai ceļš ir drošs. Un ja šādu pāreju tomēr nav, šķērsot ceļu tikai labi pārredzamās vietās. Dažkārt tu vēl brīnies, kāpēc futbola čempionātu nevarētu rīkot uz šosejām? Tāpēc, ka auto nevar apstāties uzreiz, un jebkura spēle uz ielas ir ļoti bīstama. Katrīna uz skolu brauc ar auto, kopā ar visu ģimeni, un Katrīnai ļoti patīk būt par auto dīdžeju. Taču iekāpjot auto, vispirms ir jāpiesprādzējas, jo bez tā mašīna vispār nedrīkst kustēties. Piemēram, Katrīnas brālis sēž piesprādzēts bērnu sēdeklītī. Tā viņš labāk redz ceļu, un drošības josta turas uz krūtīm, nevis aiz viņa deguna. Pasažieriem no auto ir jāizkāpj tikai ietves pusē, un pirms ver durvis vaļā, pārliecinies, vai kādam ar tām netrāpīsi. Dažkārt Katrīna uz skolu brauc ar sabiedrisko transportu. Izkāpjot no tā, esi uzmanīgs, jo aiz lielā busa var viegli nepamanīt citus braucējus. Tamdēļ ielu šķērso, kad visi rūcošie ir prom. Roberts visur brauc ar velosipēdu. Pa skateparku, guļamistabu, pļavu un arī uz skolu. Robertam nesen palika 10 gadi, un viņš tika pie vēlo apliecības. Tagad viņš var piedalīties satiksmē patstāvīgi. Nopietni braucēji, draudziņi, bez nopietna aprīkojuma trasē neiziet. Un Robertam ir viss nepieciešamais. Ķivere, baltais un sarkanais lukturītis, atstarotājas pieķos un tumsas spēctēps. Paša uztūnēta atstarojošā veste. Ja ir veloceļš vai velojosla, riteņbraucējam jābrauc pa to. Ja veloceļa nav, vari ripot pa ietvi vai brauktuvi, turoties maksimāli tuvu tās malai. Pārgalvīgi triki uz ielas var beigties grāvī vai slimnīcā. Tamdēļ pietaupi savas īpašās prasmes drošākām vietām. Robertam patīk ātrums un ātras idejas. Kā būtu nobremzēt un piezvanīt Rūdiņu? Ups! Labāk tomēr parādīt arī citiem satiksmes dalībniekiem, ko tu plāno darīt. Kāpēc autovadītāji dažkārt ir tik pikti uz tiem vēlobraucējiem? Jo Roberts var izjoņot uz ielas tādā ātrumā, ka šofers nepaspēs nobremzēt. Šķērsojot ielu pie luksafora, brauc gājēju ātrumā. Bet redzot zebru, labāk ņem savu veļuku pie rokas. Katram satiksmes likumam ir sava nozīme un jēga. Apgūsti tos un esi drošs satiksmes dalībnieks. Laimīgu ceļu!